Vai jūs esat saņēmis jau kādas atsauksmes? Nu, es nedomāju, varbūt ne tik daudz tās oficiālās, cik lasītāju atsauksmes pie jums ir atnākušas pa kādiem ceļiem? Pārsteidzošā kārtā un pat mulsinošā kārtā labas. Es ļoti pateicīgs kādai ķīmiķei, vecākai kundzei, kas ir ierakstījusi ļoti jūsmīgu recenziju. Es teikšu atklāt samulsināju, bet paldies. Atsauksmes, pārsvarā tas ir no draugiem. Es ceru, ka viņi ir puslīdz godīgi pret mani. Un kas man iepriecināja, viņa liekas interesanti un saistoši cilvēkiem gan Latvijā, kas ir ar šo pieredzi, kas tur ir aprakstīti Latvijas un pirms šiem 20 gadiem un pēc šiem 20 gadiem, arī cilvēkiem Amerikā, kas ir dzimuši auguši tur Amerikā, gan turējuši to latviskumu, bet arī tiem likās interesanti. Ļoti iedrošināja faktiski. Es ilgu laiku viņiem neatzinos, ka es esmu autors, un viņi man paši atmaskoja un teica, jā, tas ir to vērts. Nu jā, atmaskot autoru, tas ir tagad turpinājums spiegu stāstiem. Jā, Gunts, par atsauksmēm, līdz šim ir bijušas pozitīvas, paldies. Interesanti, kas man pārsteidz mazliet, ir viena daļa cilvēki, kuriem tas pats sākums, tā pirmā daļa liekas aizraujoši, slavē absolūti, un saka, ka kardas smējās un tādā garā. Un ir daļa, kas saka, pirmā daļa labi, dēks, bet tā otrā, tā vēsturiskā daļa, tā ir riktīgi. Par to es mazliet baidījos, jo vienā brīdī, lai pamatot visās šīs domas, es diezgan blīvi liktos informāciju iekšā. Ja runājam par lasītājiem, es nemāku spriest un neko nevaru teikt par to literāro kvalitāti un kā lasās, kaut gan man saka, lasās veikli. Bet es pilnīgi godīgi viņam varu pateikt, ka tur ir iekšā ļoti pagātīgi pārbaudīt daudz informācijas. Ja viņi paņem un izlasa, tad viņi uzzinās daudzas lietas. Ļoti daudz zinās. Tur ir fakti populāri. Par strēlniekiem droši vien zinās gandrīz visi. Ne visu, protams. Jā. Un, ja runājam par strēlniekiem, par citām pazīstamām, zināmām lietām, tad kas ir, ko es mēģināju zinošiem cilvēkiem pateikt, kā lai to saka, ka tur ir kopsakarības, norādīt uz kopsakarībām. Tas, ka latviešu strēlnieki izdarīja to, ko viņi izdarīja, tas nebija tāpat vien. Tam bija pamatot iemesli. Ja Krievijā tagad kāds mums pārmet, jūs strēlnieki to vai šito savārīja, atvainojiet, viņi paši pirms tam uz to izprovocēja. Un tas ir grāmatā arī skaidri un gaiši norādīts, ka tāpat aiz neko darīt strēlnieki tur nevaldījās pa Maskavu un pa Pēterburgu, lai darīt viņiem nav kaut kādas Krievu anarhistas atbalstīt. Nē, tas bija iemesli pēc. Pirms tam Krievu impērija bija ļoti pamatīgi sarievuši latviešiem ar savu pārkrievošanas, uzspiest to ar sotņu, ka tos strādniekus šāva un zemniekus sita un tādā garā. Pēc tam Pirmā pasaules kara laikā, kad viņus tur pamet viens pašs, un pats galvenais jautājums, ko strēlnieki uzdeva, ne tikai strēlnieki, arī brāļi Igauņi un Somi bija tas imperialistiem baltajiem. Vai jūs atzīstat, ka mums ir tiesības uz savu valsts, uz savu brīvu zemi? Un baltieši monarhisti viennozīmīgi pateica, nesapņojiet, neceriet. Un tad viņi arī dabūja atpakaļ. Tas bija tas iemesls, ne jau. Un tas pats ir runa arī par Otro pasaules karu un par notikumiem vēlāk, arī par 90. un 91. gadu. Tur ir mēģināts likt kopsakarībās un skaidrot, kāpēc tas tā notika. Jā, protams, ka tās kopsakarības mēs paši varam lasot vai atrast, vai pamanīt, vai arī nepamanīt, bet sakiet, cik daudz ir autobiogrāfiskas līdzības šajā stāstā? Esat kādreiz tiešām pats bijis tas, kas pārvadā bīstamus priekšmetus pāri robežām, nezinot, kas tur iekšā, vai... Tādās detaļās es neieslīgšu. Teiksim, no autobiogrāfiskā tur ir salikti arī visi tie notikumi, kas ir pieminēti. Dažās vietās ir huligāniski viņi pārtaisīti, bet tas ir biogrāfiski no man un no dažu manu tuvu draugu dzīvēm, bet tie notikumi ir... Jau fantāzija darbojas, ja? Pārsvarā nav fantāzija. Ja tur ir pieminēts jauno Krievu kautiņš Vācu viesnīcā, tad tas ir reāls atgadījums. Ja tas fantastiskais gadījums, ko man vispār vai tiešām tas tā var būt, ka tas jūras reņģi kāja vai albatros to mazo sunīti,
šī vāva aiznes pa gaisu. Tāds ir reāls gadījums. Pārspīlējumi ir tajās vietās, kur, piemēram, ar to zakto Porsche Maskavā brauc puisis ar lielu cepuru, kurš aplām izskatās pēc Luškova. Tas ir huligānisms. Man vienkārši likās. Mīlestības līnijas arī ir. Tas man tagad pārstāstīja privātas lietas, es tā neliku iekšā. Tas ir, auditorijai, lai ir interesanti. Jā, bet vispār ir. Tā kā tie, kas grib atrast arī mīlestības līnijas, arī var lasīt. Jā. Pat vairākas. Lūk, ja jūs pieminat strēlniekus un tur kaut kādus senus laikus, tad mēs varam teikt, tā ir tagad vēsturnieku kompetence, bet jūs pieminat tādus personāžus, kas ir dzīvi veseli un vēl ar vienu labi zinām, piemēram, Andri Piebalgu, Guldi Cērpa, Vairu Vīķu Freibergu. Arī par to, ka latvieši ir visur, ja? Jā, pa Vairu Vīķu Freibergu tur nav tik daudz, tur ir pieminēts tās lietas, kas nav noslēpumi, kas ir zināmas lietas. Viņi vienkārši pieminēt šajā kontekstā. Tas tiešām bija pārsteidzoši. Tur tas Krievijas valdnieks taisa liels acis. Viņš saka, viņš aizbrauc uz ANO 60 gadu jubileju kā liels prezidents un tagad grib sēsties ar Bušu pie galda. Viņš pēkšņi konstatē, ka viņam jāsēž blakus ir kopā ar Bušu ar kaut kādas maziņas valsts Latvijas prezidentu. Kas te notiek? Viņš skatīties to Freibergu. Pēc tam viņš skatās amerikāņu televīziju un skatās, kā kaut kādas mazas Latvijas valstiņas prezidenta pamāca Francijas prezidenta, kā uzvesties. Bet tie ir reāli fakti, jā. Par Piebalgu tas jau ir interesantāk. Es agrāk skeptiski skatījos uz to Bilderbergas grupu un tā sazvērestības teorijas. Es pats par viņiem rakstu, bet es viņam skatos skeptiski. Un, kad es sāku pētīt to Bilderbergas grupu, tad man palika tā savādāk. Tas ir ļoti nopietns, pilnīgi un absolūti slēpts klubs, kurā piedalās pasaules visietekmīgākie finansisti, varētu teikt, oligārhi, mediju magnāti, biznesa pārstāvi, aristokrāti un augstākie valdību pārstāvi, sākot ar Hillary Clinton, Bill Clinton, Kissingeru un tādā garā. Tas ir pilnībā totāls slēgts klubs. Un latvieši tur ir. Un Andris Piebalgs tur ir. Un viņš pēc tam nonāk šajā klubā, kā Eiropas Savienības enerģētikas komisārs toreiz, tieši tajā laikā, kad sākās problēmas ar Krieviju par enerģētiku un visām pārējām lietām. Un tas rada jautājums. Jā, es domāju, ka tagad jau ir pietiekami daudz intrigas, lai cilvēki sameklētu un lasītu to grāmatu, un lai katram būtu pašam jau savs viedoklis par to, un droši vien, ka es pieļauju, ka varētu būt arī tā, ka pēc šīs grāmatas izlasīšanas, tā kā jūs tur stāstāt, kā jūs satiekat dažādus cilvēkus dažādās pasaules vietās, un kuri jums stāsta šos stāstus par latviešiem, ka varētu jums sākt sūtīt, stāstus, kas papildina par latviešiem. Tā varētu notikt. Jau ir, ja? Jā, es neesmu pārbaudījis to, bet man Amerikas viens paziņa atrakstīja, viņš teica, vai tu zini, kas ir tas cilvēks, kas no rīta ierodās pirmais pie Amerikas valsts prezidenta un ziņo par kaut kādām lietām. Es saku, es nezinu, es neesmu viņu saticis un jautājis. Tā ir latvieta kāda. Ops. Tā jāsāk meklēt un pārbaudīt. Jā, tur ir. Kas ir būtiski šai grāmatai? Viņi ir rakstīti tā, lai to varētu lasīt arī cilvēki ārpusē. Tas ir domāts, lai varētu lasīt visā pasaulē, kaut kādā ziņā veicinot Latvijas atpazīstamību, bet tas dēku formāts un viss pārējais ir, lai viņi varētu tiešām lasīt krievi, zviedri, amerikāņi, pat cilvēki, kas par Latviju lāgi neko nav nedzirdējuši, nesapratuši. Kāds tad jums ir tas priekšstats beigās par latviešiem, kad jūs esat tādu darbu darījis un uzrakstījis tik daudz informācijas, pārbaudījis, vai tad jūs varat tā vienkārši pabeigt teikumu, latvieši ir? Tas, lai gan nebūs īsti latviski literārs pareizs vārds, bet es teikšu, latvieši ir forši. Tas ir interesanti. Parasti jau mēs meklējam kaut kādas tur sev tās utis, vai nekādi mēs esam. Kritizēt vajag un paškritiskiem vajag būt. Es nemēģinu iepotēt patriotismu šajā grāmatā. Es uzskatu, ka patriotisms ir kā mīlestība. To nevar iepotēt, vai nu ir, vai nu nav, bet es mēģinu likt padomāt. Un dažās vietās es saku, ka mums nevajag būt pārlieku iedomīgiem vai lepniem nekādā gadījumā. Mums jābūt pietiekami paškritiskiem, bet no otras puses ir arī jāapzinās savu saknes un tas, ko mēs esam paveikuši, un jābūt zināmai pašcieņas devai
ar ko mēs varam stāvēt stingri un, teiksim, runājot Briselē, aizstāvot savas tiesības. Jā, mēs esam latvieši, mēs esam izdarījuši to un to, mēs vēlamies no jums to un to. Ar Zviedriju tāpat Zviedru finanšu ministrs aizskar publiski, pazemo mūsu premjeru, viņam ir precīzi tāpat jādod atpakaļ. Atvaino, mēs neesam kaut kādi kas nebūtu pāri jūrai pelēk ļautiņi, mēs esam latvieši. Bet kas tai latvieša ģenētikā vai asinīs ir tas īpaši? Es domāju, ka tomēr, tas, teiksim, tik mazai tautai tik daudz šo dēkāņu spiegu nozīmīgu karotāju jājautā, kāpēc viņi visi tur iekļās, vai viņus kāds izrauga kaut kādu īpašību dēļ? Tā ir garāka diskusija, bet tā īsumā es domāju, ka mēs esam izdzīvotāji tauta. Mēs esam gadsimtiem ilgi dzīvojuši milzīgi lielvaru krustcelēs. Mēs esam bijuši krustpunkts divām milzīgām impērijām, kas bija Vācu impērija gadsimtiem un Krievu impērija. Un pat vairākas gadsimtus mēs dzīvojam tā kā Vācu ietekmē un Krievu tanī. Un mēs esam spējuši. Mums ir bijis jāizdzīvo šajās krustcelēs, spītīgi jāturās, jāpašapliecinās, jāpierāda sev, un ir bijis vajadzīga krietna deva spītīguma. Tas ir no vienas puses. No otras puses mēs esam spējuši redzēt un saprast tos austrumus un tos rietumus. Mēs abas puses, mums ir bijis tāds plašāks skats un pie reizes arī spītība. Un te ir, es gribētu teikt, ka Merķels raksta par latviešiem, ka tas tāds zemnieks, kas tur nodzēries gruvu grāmalā un kad Barona Lenskungs atnāk, tad viņam saka, nokaumies bauru un tādā garā. Es domāju, ka tas nav precīzs latviešu raksturējums. Latvietis vairāk ir tas Valdemārs, kurš pasaka, es esmu latvietis un es netapšu ne par krievu, ne par vācieti, es būšu latvietis un iet skolās un izglīto pārējos. Latvietis ir tas dulais, kurš 5. gadā baroniem un krievu ierēģiem pasaka, šitā tās lietas neies, jūs muižas teks nost un aiziet vaļā. Latvietis ir krietni vairāk nekā mēs reizēm aizdomājamies. Kādi jums ir tie nākotnes plāni? Es pieļauju, ka droši vien, ka būs jātieks ar lasītājiem acis pret aci ar laiku daudz, ne tikai starp grāmatu, tātad ar grāmatas starpniecību, vai tālāk jūs varētu rakstīt turpinājumu vai jau pilnīgi ko citu? Es gribētu citēt ļoti labu latviešu slogu. Tur jāskatās. Tad jau redzēsim. Jā, tur jāskatās. Tur jāskatās. Lūk, pagaidām tad mēs varam skatīties jūsu grāmatā. Latvieši ir visur. Pirmais latviešu globālais trilleris, autors Oto Ozols, kurš šobrīd bija pie mums studijā. Paldies jums. Paldies.